Labvakar, darbie skatītāji! Šī ir kārtējā nedēļas doma kopā ar mani, Robertu Klimoviču, un gribētu sākt ar priecīgāko. Šonedēļ atkāpās ilggadējais, jāsaka, ministru prezidents Valdis Dombrovskis, un tādējādi es zaudēju vienās derībās, kurās tāpat kā iepriekšējā nedēļas domā es izteicu apgalvojumu, ka neviens pēc šīs traģēdijas neatkāpsies, nezaudēs savu amatu un nesēdēs. Protams, ka arī es neticu, ka Valdis Dombrovskis atkāpās pats no sava brīva prāta un no goda prāta. Es tik tiešām sirdsdziļumos ceru, ka Valdim Dombrovskim ir palicis kaut kāds goda prāts, kaut gan saglabāt goda prātu esot valdošajās aprindās, diez vai ir iespējams. Tātad Dombrovskis ir atkāpies. Jāsaka, ka daudzi šobrīd domā par to, ka nāks jauna valdība, kaut kas mainīsies, būs Saeimas vēlēšanas, kaut kas būs labāk. Pirmkārt jāatcerās to, ka kamēr mēs paši esam tādi, kādi mēs esam latvieši, kamēr mēs kodīsim, kamēr mēs staigāsim pa ballītēm, kamēr mēs turpināsim pavadīt lielu dzīves daļu veikalos, nekas jau daudz labāks nebūs. Valdis Dombrovskis, tāpat kā jebkurš no mūsu premjeriem, ir konkrēts mūsu latviešu spogulis. Tādi kā šie premjeri ir, tādi arī mēs, latvieši, šobrīd esam. Mēs bijām arī tādi, kāds bija Godmanis, mēs bijām tādi, kāds bija Induls Emsis, visnotaļ blēdīgi, nevarīgi, gatavi uz dažādiem darījumiem, cilvēki, kuri esam tendēti materiālā pasaulē. Bet mēs, latvieši, arī esam naivi, jo mēs joprojām pārsvarā domājam, ka parlaments un demokrātija, ka tās ir tās lietas, kas varētu nostrādāt tautai par labu, bet faktiski Latvijā demokrātijas gandrīz nekad nav bijis. Demokrātija bija, varbūt divas reizes. Pirmoreiz, kad tika sasaukt pirmās Satversmes sapulce, un otro reizi, tad, kad bija pilsoņu kongress, un tad, kad tika ievēlēta augstākā padome, pēdējā augstākā padome. Bet ja arī būtu demokrātija partiju sistēmā, tā nekad nav tautas vara. Tā ir vienas konkrētas ļaužu grupas partijas vara. Un mums jāatceras, ka kamēr šāda sistēma būs, tikmēr nekādas tautas varas nebūs. Cits jautājums, vai visiem ir jānodarbojas ar politiku, vai visi ir uz to spējīgi, vai visiem ir jābūt tiesībām balsot. Un es domāju, ka nē. Un man daudz iebildīs tagad, ka tādā gadījumā kāds varētu atkal uzurpēt konkrētu varu, maza ļaužu grupu. Taču tādā gadījumā, ja mazai ļaužu grupai pieder vara, viņam arī pieder atbildība. Un mēs to visi zinām. Šobrīd ir tā, ka vara joprojām pieder mazai ļaužu grupai, bet atbildība ir mums visiem. Jo mums vienmēr tiek stāstīts, ka jūs taču par to nobalsojāt, jūs taču ievēlējāt. Un, kā zināms, partija tā ir bezatbildības kvintesence. Ja atbildīga ir partija, nav atbildīgs neviens. Tā tad arī ir galvenā varas problēma šobrīd Latvijā. Un ko mēs varētu darīt, lai vara būtu maksimāli pietuvināta tautai? Un vienīgais, kas to var sekmēt, tas ir konflikts. Patstāvīgs konflikts, savstarpēja uzraudzība starp izpildvaru un likumdevēju un neatkarību vienam no otra. Un otra lieta - maksimāla atbildība. Pirmkārt, ja Saeima strādā 4 gadus, tad mums ir jārēķinās, ka 4 gadus, protams, ja nav ārkārtas vēlēšanas, viņi var darīt to, ko viņi ir iesākuši, un par šiem 4 gadiem var ļoti daudz ko sadarīt. Ja vēlēšanas būtu kaut vai katru otro gadu, tad mēs krietni vairāk atcerētos par izdarītiem darbiem, un viņiem visu laiku būtu jājūt kārs telpa sev aiz muguras. Es nesaku, ka demokrātija vispār nav vajadzīga. Ir valstis, kurās tā strādā. Parlamentārā demokrātija līdzīgi kāda ir Latvijā. Skandināvijas valsts, Šveice, taču vēsture pierādījusi, ka latviešiem tā nestrādā. Gan brīvvalsts laikā, gan arī tagad. Bet tas, kas varētu Latvijā strādāt, ir neatkarīgi izpildvara ar tautas vēlēt prezidentu priekšgalā, kurš ir atbildīgs un kur kontrolē arī tautas vēlēts
parlaments, kurā nepiedalās partijas ar saviem sarakstiem. Un vismaz pusē šo parlamentu deputāti ir ievēlēti no apvidiem. Cilvēki, kurus mēs paši pazīstam. Tas nozīmē, ka katrs no mums zina kādu cilvēku, kurš mūsuprāt varētu būt labs valsts vīrs. Un mēs par viņu balsojam, mēs viņu pazīstam, mēs viņiem dzīvojam kaimiņos, vēlēšanās var piedalīties cilvēki, kur var piederēt vai nepiederēt partijai. Galu galā, kāpēc es, kurš ir kategoriski pret partijā, uzskatot to par lielu ļaunumu, kāpēc nevar piedalīties vēlēšanās? Tāpēc mūsu demokrātiskās atvērsuma konstitūcija man to neļauj. Īsumā šīs nedēļas doma ir tāda. Labi, ka valsts ir atkāpies, jo jebkuras pārmaiņas ir uz labu. Labi, ka mums drīzumā ir vēlēšanas, un vēl labāk, ja mēs tajās nepiedalīsimies. Vienīgais, kā mēs varam mainīt pastāvošo sistēmu, pastāvošo iekārtu, ir neiesaistoties tajā. Tas nozīmē nebalsot, neiet uz vēlēšanām, pēc iespējas vairāk izmantot skaidrus naudas norēķinus. Un, protams, visietekmīgākais un vislabākais veids būtu vispārējais un totāls streiks un jaunas satversmes sapulces sasaukšana. Jauna satversme, kurā tika formulētas tās tēzes un tie piedāvājumi, kurus es jums tikko nosaucu. Ar to tad šīs nedēļas doma ir beigusies, novēlot jums labāku, laimīgāku, dzidrāku, skaidrāku, saprātīgāku dzīvi. No jums atvados līdz nākamajai nedēļai. Uz redzēšanos!